Kas ir jāzina tieši par cietam daļiņam? Tad, kad šitai mašinai neizdevē saregulēt, vajadzēja likt atpakaļ lietotu DPF filtru, un šitais bundulīs pilnībā ir tukšs. Tātad, kas ir jāzina, ja nevar iziet tehniski apskate? Tātad, kad mērā cietas daļiņas jums tehniskai apskate, viņš mērā ne tikai saļarku, bet, ja, piemēram, jūsu mašinai dzen eļu, ka šī gadījumā šitai mašinai drusku var apskatīties, tur bišķiņ mitrs ir. Nezinu, vai redzat, bet lieta ir tāda, ka turbīna, ja dzen vai eļas noņēmēji, vai vārsti jau kas arī dzen eļu, tad aparāts tieši rauj iekšā gan eļu, gan saļarku. Tagad ir ielikts neoriģinālis QF filtrs, un mēs viņam pamērīsim cietas daļiņas. Uz dotu brīdi mums ir aparāts tieši tāds pats, kā tehniskā apskatē. Laikam jūs bieži vien tur braucat un jau zināt, kā viņš tur izskatās. Tā, mēs pieliksim tagad trubu, savienosim un paskatīsimies, cik viņam būs tagad tas cietas daļiņas uz lietotu neoriģinālu QF filtru. 3, 2, 1. Ļoti labi. Ļoti labi, ideāli. Tā kā cietas daļiņas tai mašinai pilnībā iekļaujas uz analogu. Tagad apstādīsim. Redzi, viss ir kārtībā. Tā kā tai mašinai tehniskā apskate varēs iziet, uzstādot arī analogu, bet ņemot vērā nesaremontējot dzinēju, tu ieliksi viņu, tur burtiski mēnesis 2-3, plus minus kā paveiksies un izbeigsies tās DPF filtras. Viņu vajag motoru saremontēt un tikai tad uzstādīt visu to ekoloģiju, bet uz īso brīdi, kā saka, plug and play change ar tukšo, tas vienīgais pagaidām risinājums. Tā. Čau!